Sveiki visi! Šodien gatavosim no sivēna, no cūciņas aknas pastēti, krējums, manna, milti. Es likšu sviestiņu un jauskur būs 3 olas. Par cik saldā krējuma nav likšu tātad skābo krējumu un nedaudz piena. Pienu kādu pusglāzīti. Milti būs aptuveni 100 grami un manna 4-5 ēdamkarotes. Un sviestiņu pa virsu, lai kas sagaršīgāk. Sākam taisīt. Tā, milti mannā. Samaisīšu, skatīšos, kāda konsistence sanāks. Es iebēru tikai pusīt no milti, jo man šķiet, ka būs pārāk biez, bet skatīsimies. Tā, tomēr es izbēru visus miltus, pievienoju nedaudz piena, vienu ēdamkaroti cepamās sodas un sodu vienkārši, cepam pulveri tā. Un 3 karotes krējuma, tēt visu to samaisam. Un vakar, kad malām aknu, piemalām arī sīpolu un ķiplociņklā, tā kā tur viss ir. Vēl sāls jāpievieno. Šeit es vēl pierīvēju pusīti no burkāna un pieliku nedaudz pagājušā gada meža sēnes, ko bijām lasījuši. Tur baravikas, tādas lietas. Un, lūdzu, lūk, šāds olu arī liekam klāt un visu apvienojam vienā masā. Masu iecilājam olā. Formiņa jau ir sagatavota. Tēt kārtīgi vajag iecilāt un lejam formiņā. Lūk, formiņā ir ieliec, lai nedaudz pastāv un likšu cepties. Tā, aknu pastētiņu cepās un uzliku šādi sviestu pikucīšu pa virsu, lai cepās tālāk. Jau tāda smuka izskatās, bet vēl drusciņu vajag pacept. Un kāda aromātiska. Lūk, šāda sanāca aknu ruletīte. Nedaudz pastāvēja. Izņēmu ārā no cepeškrāsnes. Forša, mīksta. Kāda aromātiska. Mēģiniet, taisiet, lai labi sanāk un labi garšo, labu apetīti. Un paldies par video noskatīšanos. Un var arī šādi ēst. Šitā būs gan laikam labāk tomēr. Būs tas aknu sacepums ar krējumiņu. Vispār super garšīgi.